Apustuļa Pāvila pirmā vēstule Tesalonikiešiem, 1. nodaļa. Pāvils, Silvāns un Timotejs Tesalonikiešu draudzei, kas ir Dievā, Tēvā un Kungā Jēzū Kristu, žēlastība jums un miers. Mēs vienmēr pateicamies par jums visiem Dievam, kad pieminam jūs savās lūgšanās. Jūs pastāvīgi atcerēdamies Dieva, mūsu Tēva priekšā jūsu ticības darbu, pašaizliedzīgo mīlestību un nesatricinamo cerību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu. Mēs zinām, Dieva mīļotie brāļi, kā jūs tikāt izredzēti, jo mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, svētā garā un stiprā pārliecībā. Jūs jau zinat, kādi mēs bijām, kad jūsu labā sākām darboties starp jums. Un jūs kļuvāt par maniem un Kunga Kristus sekotājiem, uzņemdami sludināt to vārdu svētā gara priekā, panesdami daudz spaidu, un tā kļūdami par priekšzīmi visiem ticīgajiem Maķedonijā un Ahajā. Un no jums tā Kunga vārds atskanējis tālāk nevien Maķedonijā un Ahajā, ne visās vietās kļūsi zināma jūsu ticība Dievam, tā kā mums nekas vairs nav jāstāsta. Tie paši cits citam stāsta, kāds bija mūsu darba sākums jūsu starpā, un kā jūs no saviem elkiem atgriezaties pie Dieva, lai kalpotu dzīvajam un patiesam Dievam, un lai gaidītu no debesīm viņa dēlu, kuru viņš uzmodinājis no miroņiem, Jēzu, kas atpestīs mūs no nākamās dusmības. Otrā nodaļa. Jūs paši zinat, brāļi, kāds bija mūsu darba sākums pie jums, ka tas nebija bez panākumiem. Pēc mūsu iepriekšējām ciešanām un apvainojumiem Filipos, kas jums ir zināmi, mēs mūsu Dievā smēlamies drosmi lielā cīņas priekā sludināt jums Dieva evaņģēliju. Jo mūsu sludinājuma pamatā nav maldi vai netīri un negodīgi nolūki, bet mēs runājam tāpēc, ka Dievs mūs atradis par cienīgiem, uzticēdams mums evaņģēliju, un mēs cenšamies izpatikt nevis cilvēkiem, bet Dievam, kas pārbauda mūsu sirdis. Jūs zināt, mēs nekad neesam uzstājušies ar glaimiem vai mantkārīgos nolūkos. Dievs ir mūsu liecinieks. Mēs arī sagaidīdami godu no cilvēkiem, ne no jums, ne no citiem. Lai gan mums, kā Kristus apustuļiem, būtu bijis iespējams sev prasīt sevišķu cieņu, bet mēs jūsu starpā esam bijuši saudzīgi kā māte, kas lolo savus bērnus. Tādas ir bijušas mūsu jūtas pret jums. Mēs ar jums gribējām dalīties nevien Dieva evaņģēlijā, bet arī savā dvēselē, jo tik mīļi jūs mums esat kļuvuši.
jūs atceraties, brāļi, mūsu darba pūles, strādādami dienām, naktīm, lai tikai jūs neapgrūtinātu, mēs jums nesam labo vēsti. Jūs un Dievs esat mani liecinieki, ar kādu bijību un nevainojumu taisnību mēs pret jums izturējamies, kad bijāt ticīgi kļuvuši. Mēs ikvienu no jums tas ir zināms, kā tēvs savus bērnus uzmudinājām, pamācījām un pārliecinājām dzīvot tā, lai jūs būtu sava Dieva cienīgi, kas jūs aicina savā valstībā un godībā. Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir, jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Tā jūs, brāļi, esat sākuši staigāt to Dieva draudžu pēdās, kas apliecina Kristu Jēzu Jūdejā, jo jūs tāpat esat cietuši no saviem ciltsbrāļiem, kā viņi no jūdiem, kas nonāvējuši kungu Jēzu un praviešus, kas mūs vajājuši, kas Dievam nav patīkami un ir naidīgi pret visiem cilvēkiem, kas mūs kavē sludināt pagānu tautām un tās glābt no pazušanas. Tā viņi aizvien piepilda savu grēku mēru, bet dusmība jau nākusi pār viņiem galīgi. Bet mēs, brāļi, kādu laiku esam jutušies bez jums kā bāriņi, lai gan bijām šķirti tikai ārīgi, ne savās sirdīs. Tomēr mēs savās lielajās ilgās neesam taupījuši pūles, lai jūs atkal redzētu. Mēs, tas ir es, Pāvils, esam gribējuši nevienu reizi vien jūs apmeklēt, bet Sātans mūs aizkavēja. Jo kas gan cits ir mūsu cerība, prieks un slavas vainags mūsu Kunga Jēzus Kristus priekšā, kā viņa atnākšanas diena. Un arī jūs tiešām. Jūs esat mūsu gods un mūsu prieks. Trešā nodaļa. Nevarēdami ilgāk ciesties, mēs nolēmām palikt Atēnās vieni paši un sūtījām pie jums mūsu brāli Timoteju, Dieva aicināto Kristus evaņģēlija kalpu, lai viņš jūs stiprinātu un jūs drošinātu ticībā, ka neviens nesāktu šaubīties pašreizējos spaidos. Jūs paši zinat, kā tādi mums nolemti, jo jau toreiz, kad bijām pie jums, mēs teicām jums, ka vajāšanām jānāk. Un tā tas arī ir noticis. Jūs to zināt. Tāpēc arī es, nevarēdams to ilgāk paciest, nosūtīju viņu pie jums, lai dabūtu zināt, kā ir ar jūsu ticību, vai kārdinātājs nav jūs kārdinājis, un vai mūsu darbs nesāk irt. Tagad nu Timotejs no jums atkal ir pārnācis pie mums,
atnesdams mums labas ziņas par jūsu ticību un mīlestību, stāstīdams, kā jūs aizvien mīļi mūs pieminat un ilgojaties mūs redzēt, tāpat kā mēs jūs. Tā mēs, brāļi, dzirdēdami par jūsu ticību, caur jums esam guvuši iepriecu visās savās vajadzībās un bēdās. Jo, kad jūs stipri stāvat savā kungā, tad mēs dzīvojam. Ar kādiem pateicības vārdiem mēs gan varam Dievam atmaksāt par visu to prieku, ko izjūtam mūsu Dieva priekšā par jums. Dien un nakti no visas sirds viņu lūgdami, lai mums būtu lemts redzēt jūs svaigā un stiprināt jūs ticībā, ja tas vēl vajadzīgs. Bet viņš mūsu Dievs un Tēvs un mūsu Kungs Jēzus Kristus, lai pašķir mums ceļu pie jums. Un jūs, lai tas Kungs dara vēl pilnīgākus, vairodams mīlestību, kas jūs vieno savā starpā ar visiem citiem, tāpat kā mēs jūs mīlam. Un lai stiprina jūsu sirdis, lai tās būtu nevainojamas savā svētumā Dieva, mūsu Tēva priekšā, kad mūsu Kungs Jēzus atnāks ar visiem saviem svētajiem. Ceturtā nodaļa. Un beidzot, brāļi, mēs jūs lūdzam un pamācam Kunga Jēzus vārdā. Topiet aizvien pilnīgāki, sekodami tām mācībām, ko no mums esat saņēmuši, proti, kā jādzīvo, lai Dievam patiktu. Un jūs jau arī tā dzīvojat. Jūs zināt, kādus aizrādījumus mēs jums esam devuši Kunga Jēzus uzdevumā, jo tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības. Zināt, kā ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā, bet ne kaislē un kārībā, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Nevienam nebūs savam brālim pāri darīt vai to izmantot kādā lietā, jo tas Kungs ir atriebējis visās šīs lietās, kā mēs to jau agrāk esam teikuši un apliecinājuši. Jo Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svēt dzīvei. Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu, to pašu, kas jums sirdīs devis savu svēto garu. Par brāļu mīlestību man nav vajadzīgs jums rakstīt, jo pats Dievs jūs mācīs turēt savā starpā mīlestību. Un to jūs arī darat ar visiem brāļiem pa visu Maķedoniju. Bet mēs jums, brāļi, liekam pie sirds, topiet šai ziņā vēl pilnīgāki. Turiet par lielu godu, klusi dzīvojot, darīt savu darbu un strādāt savām rokām, kā mēs jums to esam piekodinājuši, lai jūsu dzīve būtu nevainojama arī pret tiem, kas ir ārpusē, un jums ne par vienu nebūtu jāgriežas savās vajadzībās. Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem,
kas ir aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām, kā tie, kam nav cerības, jo tāpat, kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšām cēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. To mēs jūs sakam, balstoties uz mūsu Kunga vārdu. Mēs, kas līdz ar mūsu Kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot arcēņģeļa balsī un Dieva pazūnē. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebišos pretīm tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar to Kungu vienmēr. Iepriecināt citu ar šiem vārdiem. Piektā nodaļa. Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta. To jūs paši labi zinat, ka tā Kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī. Kad sacīs, nu ir miers un drošība, tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes par grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt. Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, kā šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis, jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiedaram ne naktī, ne tumsai. Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. Kas guļ, tas guļ naktī, un kas piedzeras, tas piedzeras naktī. Bet mēs piedaram dienai, tāpēc būsim skaidrā prātā. Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri. Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas mums ir miris, lai mēs kopā ar viņu dzīvotu vienalga, vai esam nomodā vai aizmiguši. Tāpēc iepriecināt citu, kā jūs jau tagad to darat. Mēs lūdzam jūs, brāļi, atzīstiet tos, kas jūsu labā strādā, kas ir jūsu priekšnieki tā Kunga draudzē un kas jūs pamāca. Turiet viņus mīļus un augstā cieņā viņu darba dēļ. Savā starpā turiet mieru. Mēs jums liekam pie sirds, brāļi, pamācat nekārtīgos, iedrošinat bailīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem. Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenaties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem. Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Pār visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu
attiecībā uz jums. Neapslāpējiet garu, neniciniet pravieša dāvanas, pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet. Atraujieties no visa, kas ļauns, bet pats miera Dievs, lai jūs svētī caur caurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa, visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs. Brāļi, lūdziet pār mums. Sveicinat visus brāļus ar svēto skūpstu. No Dieva puses es jums piekodinu. Lasat šo vēstuli priekšā visiem brāļiem. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jums.